Kur jau tie gadi pagājuši, kad cilvēkiem vārds kompresors asociējās ar kaut ko ļoti lielu, skaļu un tādu, kas atrodas tikai ražotnēs vai servisos. Tie gadi jau sen ir pagājuši, un kompresorā gadiem ir palikuši mazāk un mazāk un mazāk. Un šodien mēs apskatīsim Otensten ražotu kompresoru Ford Pro Air 6S. Šis ir diezgan jauns modelis, savādāks nekā iepriekšējā modeļa. Un es pat teiktu savādāks nekā varbūt esat ieraduši redzēt pie Otensten. Bet šodien sīkāk apstīsimies, kas vispār šīs ir pa kompresoru, vai viņi ir vērts lietot, kādas ir viņa īpašības un kāds viņš vispār dabā ir. Tad pirmais jau šis ir bezeļas kompresors uz 6 litru resieveri, klusais kompresors ar resieveri uzpildi 190 litru minūtē un gaisa izvadi 120 litru minūtē. Tad, ko nozīmē bezvezeļas kompresors? Tas nozīmē to, ka mums kompresoram nav īpaši jāpievērš uzmanība par to, kāds ir eļas līmenis. Kompresoru var gāzt gan šādi, vai jebkādā pozīcijā, kā vēlties, jo viņam nav eļļa, līdz ar to nav jāskatās par eļas līmeni, un kompresors strādās neatkarīgi no tā, kā viņš stāv. Tad kompresoram ir 2 cilindru asinhronais motors, bez oglīšu. No ilgdzīvošanas viedokļa šis kompresors kalpos ļoti ilgi. Tīri dizainiski redzam melns korpus aizmugurē, balts resievers priekšā, kā jau teicu, 6 litru resievers, bet šis melnais korpus nav tikai vienīgi korpus, viņam ir savu funkcionalitāti. Tad pirmais mums ir jau rokturis, lai kompresoru varētu pacelt. Kompresors svar zem 17 kg, tad viņu ļoti viegli pārvietot, varam būt visu laiku mobīls. Ja mums ir nepieciešams veikt kaut kādas naglošanas, skavošanas, apdares darbus, aerogrāfijas darbus vai jebko tam līdzīgu, ar šo kompresoru mēs varam doties pie klienta, strādāt iekšā kādā telpā, aizveram durvis un mēs netraucēsim blakus esošajiem cilvēkiem, jo šis kompresors ir ļoti kluss, strādā viņš zem 80 decibeliem un, kā mēs zinām, 80 decibeli ir normāls sarunas līmenis. Tālāk korpusam ir īpaša funkcija. Šis korpus absorbē motora izdalītās skaņas un tās slāpē, tad kompresors būtu maksimāli kluss. Tātad tas nav tikai dizainiski. Un vēl viena ļoti forša lieta ir filtru nomaiņa, kas ir ļoti vienkārši noņemam, nomainam filtru, iztīram putekļus, ja to regulāri daram, un ne par ko citu mums vairāk nav jāuztraucās, un tikpat vienkārši mēs viņu uzliekam arī atpakaļ. Ķeramies tālāk vadības panelim. Šeit mums ir manometrs, kas rāda, cik spiediens ir resīverā. Šeit mums ir manometrs, kas rāda izvedes spiedienu. Maksimālais ir 8 bāri, un ar šo sviriņu varam mainīt to, kāds būs izvedes spiediens. Tad kompresoru uzpildu mazāk kā minūtē, tad 190 litru uzpildu, 120 litru izvedu. Ļoti vienkārši ieslēgšanas, izslēgšanas mehānismus, nav nekādas alumīnija vai metāla sviriņas, kaut kādi slēdži, ko mēs nezinām, var slēgt vai ne. Vienkārši poga ieslēgt, izslēgt, kā jebkurai standarta iekārtai, tā kā arī mājās atstāsiet kādam bērnam, sievai, vienalga kādam cilvēkam, ļoti vienkārši izskaidrot, kā viņu pieslēgt. Tāpat izved ļoti vienkārši. Citiem modeļiem un citiem ražotājiem ir nepieciešams kaut kāds papildus instruments, seškantīte vai jāgriež vaļā kaut kāda vītni, kas bieži ierūsē, tad Otensten ir padomājis par to, lai nebūtu nekādas problēmas. Mums šeit ir sviru pagriežam, gaiss iznāk ārā. Tad kompresors šobrīd ir uzpildīts, izlaidīsim ārā gaisu. Ļoti elementāri. Viss resievers mums ir tukšs, ja vajag iztukšot no ūdens. Ļoti vienkārši izdarāms, varam darīt kaut vai katru dienu, neko mums tas netraucēja, aizņemt miegu mazāk kā 30 sekundes. Tātad gaisa uzpilda, kāds ir skaļums, tūlīt ieslēgšu, notestēsim. Sākotnēji var dzirdēt nedaudz tomēr gaisa, visur sajiet, bet kompresors kopumā ir ļoti kluss. Kas man nav patīk, ja mēs runājam par dizainu, kompresoram ir apakšā gumijas kājas, kas novērš vibrācijas, un pat šeit uz nenostiprinātiem dēļiem vai nekādas vibrācijas mēs nevaram, jo kompresors strādā ļoti kompakt, mierīgi, netrīc, negrab, un nav nekāda problēma ar kompresoru. Kā jau teicu, mazākā minūtē viņš piepumpē pilnu resieveri un varam strādāt. Tad pamatā šādu kompresoru izmanto skavošanai, pneimatiskai, apdares dēlīšu naglošanai. Kādreiz ir nepieciešams var arī lielo naglu iešaut, bet jāreikinās to, ka resievers nevilks lielos naglotājus, bet mierīgam darbam, ko mums nepieciešams dažas naglas iešaut, arī varam
Krāsošanai kā tādai lielapjomi nebūs pietiekošs resīvers, bet aerogrāfijai būs pilnīgi pietiekoši, varēsiet krāsot gan uz visu dienu. Un kā jau minēju, šis kompresors ir ļoti kluss. Ja mēs viņu ieliksim kādā saimniecības telpā vai blakus istabā vai garāžā, mums ir varbūt kāda saimniecības telpa, aiztaisīsim durvis ciet, tad šo kompresoru vispār nedzirdēs. Vienīgais mans ieteikums, ko es teiktu par šo kompresoru, ja mēs viņu lietojam, nemēģinam viņu slēgt caur pagarinātājiem, bet slēdzam pat taisnā klāt pie sienas, jo tomēr ir elektrības svārstības un mēs viņus varam izjust ar šo kompresoru. Kopumā es šim kompresoram dotu 9 no 10 balēm. Kompresoram ir ļoti skaists dizains, viņš ir ļoti viegls, viņš ir ļoti kluss, viegli visu saprast, un jebkurš cilvēks ar viņu var strādāt. Ja vēlaties būt mobils un vēlaties savu spēcīgu un labu kompresoru, tad noteikti apmeklējiet Autonstam.lv un iegādājieties tieši savu šādu kompresoru.